Kroniska venoza mazspēja sākas diezgan nemanāmi ar subjektīviem simptomiem, kuras pacients kājās var sajust dienas beigās – smaguma sajūta, tirpšana, sāpīgs nogurums. Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā, kad vēl nav redzama vai taustām varikozu vēnu. Pārbaudot asins analīzes, izdarot nieru ultrasonogrāfijas, kardiogrammas, konsultēties ar kardiologu, mēs varam novērtēt sirds stāvokli, nodoties pie flebologa, ar aparāta palīdzību mēs izsekojam veinu gaitai, vai nav trombozes, vai darbojas vārstulīši pareizi. Un tad mēs varam uz to secinājumu balstoties, mēs varam nozīmēt terapiju. Franču ražotājs Inotek piedāvā flebodiju, medikamentu, kas atvieglos ikdienu. Gatavot šis medikaments ir no citrusaugļu mizām, un šeit ražotājs ir koncentrējis šo labo vielu diosmīnu, kas ir apelsīnu mizās, un radījis medikamentu, kas palīdz situācijās, kad ir vēnoza mazspēja, akūta hemoroidāla krīze, limfas sistēmas mazspēja, vai kā papildu terapiju var izmantot medikamentu arī kapilāru trauslumu gadījumā. Medikaments flebodija ātri samazina akūtu hemoroīdu iekaisuma simptomus, atvieglo sāpes, samazina dedzināšanu, aptur asiņošanu jau 3 dienās.